Nu, tas laikam ir viss. Hei, pārēj tagad nākamā fāzē. Es gribu ievilkt garažā iekšā krāsniņu un saprast krāsnes trubas izejas diametru un saprast, kāda man ir jānopēr pārējais priekš manas kursteņu un kas ir vajadzīgs, lai es to krāsniņu beidzot uzstādītu. Šogad gan tūliņ ir gada beigas, izskatās, ka šogad es to vairs nepaspēšu, bet tas pavisam noteikti ir garāžas pārbūvē tagad nākamais lielais punkts – uzstādīt krāsni. Nu, šitāda ir krāsniņa. Es man liekas, kaut kad garāžas pašos pirmajos video rādīju, kāda viņa ir. Maziņš bulerāns, superīgi pečka. Es vismaz tā domāju. Tā, viņai ārējais diametrs ir 140, jeb 14 centimetri. Un re, kur ir mans skurstenis, 2 3-metrīgās trubas. Ar diametru 130. Tā, 100. Nē, tas te bija 150. Es vispār, man liekas, prasīju 130. Labi. Un iekšējais viņai 14,5. Es gan vispār tagad jūtos mazliet apkārsts, jo jāpaskatās saraksts, bet es, man liekas, ka prasīju 130 diametrā truba, nevis 150. Nu labi, ko nu vairs. Izskatās, ka tā nebūs beigā problēma, jo... Ja tur iekšējais ir 14,5 un te ārējais ir 14, nu tā tad virsū, tā truba uzmauksies virsū. Tas jau ir ļoti labi. Nu vienīgais jāizdomā starpā, tad vēl ielikt kaut kādu papildus gredzenu vai jāapskatās, varbūt ir kaut kāda pārēja nopērkam. Jo jautājums, kura no tām trubām ir tāds standarts un kura nav. Bet nu labi, tas tā. Nu ko, esmu savācis daudz maz visu to, ko man vajag, lai es varu uzstādīt krāsni, un šodien es to mēģināšu izdarīt. Ārā ir vienkārši burvīgs laiks patiesībā. Kārtīgi skaista ziema. Un, nu jā, kā jau es teicu, mēģināšu uzstādīt krāsniņu. Es jūs nemocīšu ar tiem te video, kur es kaut ko mēģinu darīt šoreiz. Šeit es mēģināšu uztaisīt tādu saucamo pārēju, kad ir jau gatavs. Nu, tā tad šobrīd izskatās šādi. Hop! Un voilā! Gatavs! Nu, tāda man sistēma. Tik daudz es no sienas atstāju atstatumu starp krāsu un to, jo es te godīgi nebija ne mazākās jausmas, cik viņi tālu no sienas likt. Es liku ar tādu domu, ja nu es izdomāšu, teiksim, starp skursteni un krāsni sakrāmē ķieģeļus, lai ir tā kā mūrīts, kas glabā siltumu, ja? Tad ir tā atstarpe, un es nezinu, man liekas, tīri tā, nu labi, te viss ir akal aizkrāmēts, bet mašīnām te absolūti netraucēs tā krāsnes, šito pusi arī netraucēs, nu, ja nu kas, es vienmēr te varu atvienot starpu un nozāģēt to trubu īsāku un iebīdīt viņu dziļāk. To es droši vien vairāk uz pavasaru skatīšos tagad galvenais, kad te viss kurās, te viss iet, dūma nekur garām neiet, it kā jau diezgan korekti, ja tā varētu teikt, arī sanāca salikt trubas uz skursteni. Nu, es varu iet parādīt arī pašu skursteni. Tas arī bija labs pasākums. Nu, un tad beidzot redzēsiet arī to aizmuguri. Nu, te bija tā vieta, kur es gribēju to palīgu telpu taisīt. Un skurstenis bija domāta kā daļa no arī palīgu telpas, kas apsildītu, kur stāvētu kompresors. Te man ir tāds būcenīts iekšā, pilns ar visādiem materiāliem, kas jāvāc ārā, jādedzina. Un tā doma ir te visu izbetonēt arī grīdu un uztaisīt vēl palīgu telpu, kur ieeja ir kaut kur aptuveni tur. Bet, nu, skurstenis ir šāds. 5 metru gara truba, ko divatā ar Silvu mēģinājām vakar uzstutēt. Nu, tas arī bija labs pasākums. Te tagad kūs sniegs, jo vakar viņi man visu laiku stāvēja arī ārā. Un pats labākais, zin kā, tas ir metāls. Sniegā stāvot sasals, nenormāli slīd un
drausmīgi grūti bija to trūbu uzcelt. Tad, kad viņi bija 3-metrīgais, viņi viens pats uzcēla, nebija nekādas problēmas. Un tad, kad es piemetināju klāt vēl 2 metrus atlikušos, lai viņi sanāktu pāri korei, baigi grūts pasākums. Bet ir sanācis. Nekur garām nekas nedūmo, tas ir galvenais. Tas, ka tur tagad kaut kur sniegs tek, tā nav nekāda problēma. Daudz ko, teiksim tā, pabeigt un sabūvēt līdz galam. Es droši vien, ka izdarīšu pavasarī. Vienīgais man vēl prasītos te apakšā vēl kādu pēdu uztaisīt, jo šobrīd man tikai stiprinājums tur augšā. Tas liekas bišķiņ pa maz, jo tā apakšējā daļa var kustēties un te kaut kādu pēdu. Es jau tā kā skatījos, bet laikam šodien es vairāk netaisīšu, jo vakar jau visu dienu es noņēmos pa tejienu ar skurstenu un kaut kā tā. Un tagad tā nākamie darbi. Pabeigt elektroinstalāciju. Pabeigts viņi nemaz neesmu pat iesācis, bet jāuztais tā. Un jātiek vaļā no šitās te kaudzītes. Es domāju, ka es vienkārši ņemšu un uz sienām saskrūvēšu līstas, un tad vienkārši pa brīdim, kas aptirks plāksnes, te līdz galam arī ies, un pabeigs arī līdz pavasarim apšūmu. Jo patiesībā drausmīgi kaitinoši strādāt garažā, kur ir tikai viens kontakts, tāpēc jāiet uz priekšu un tikai jāturpina strādāt, jo ir jauns gads, jāmāks tikai. Garāža ir daudz maz iesilus, es varu sākt strādāt. Kas man ir šodienas plānā, ko es gribu izdarīt? Es gribu sakārtot visu šo te stūri. Man te ir sanāca visiem darbiem savilkt visādas kannas, skrūves, pilnīgs bardeks ar visādām mantām, un man viņas reāli sāk traucēt. Te tā eja, lai iziet cauri uz otro stāvu, arī ir palikusi tik maza, kad, tas nav forši. Jāsakārto tas viss ir. Jāizvāc sniegs, jo es te biju ielicis savu un sievas auto pažāvēties pēc auto mazgātos, jo man jau tagad ir foršā krāsnes, kur garāža tiešām labi sasilda un ir ļoti patīkami viņā uzturēties. Tātad jāsakārto viss tas, jāskatās, cik man tas aizņems daudz laiku, un tad es gribu pa šīm te brīvdienām ar līstēm apšūt visas sienas. Paskatīties, vai man vispār viņas sanāk. Jo es jau kaut kad sen jau teicu apakai, kad skaidri man vēl ir tik daudz, lai es varētu apšūt to te stūri. Tad tiklīdz es apšūšu to te stūri, es varēšu sakārtot arī jauno elektrokasti. Un es to visu nedarīju ātrāk, kamēr nebija krāsnes. Starp citu arī pa krāsni. Es tagad skursteņu vietu nopakoju ar vati. Un viss ir baigi labi tiešām. Pečka ir vienkārši ideāli. Velka, sildā. Super. Plus es vēl iegādājos ventilātoru. Ventilators visticamāk ies kaut kur tur stūrī. Ar laiku skatīšos vai no griestiem uz leju, vai viņš paliks tur pat uz pekas, un viņš spēs dzenāt silto gaisu pa garāžu. Jo tas ir vajadzīgs, jo, piemēram, atnākot te stūrī, ir jau it kā silts. Jo bulerāna krāsnī laikam tās trūbas, viņas jau kaut kā, to siltumu pašas dzenā, bet vajag ventilātoram arī vajag nedaudz, tā teikt, papildus, lai padzenām. Tā, es laikam uz kārtošanu neko baigi nefilmēšu, jo es tagad sev es iekšā tādu, iespējams jau to būšu teicis, bet tādu jauno apņemšanos uz to, kad mazāk runāt, it kā vairāk darīt, bet darīt tur, kur tas ir interesanti, un kas ir tādi sīkie darbi, es neko nefilmēšu, tāpēc pēc tam parādīšu, kas ir sadarīts. Neliels updates par to, ko es esmu sadarījis. Šeit es esmu sakārtojis daudz maz šo te pusi. Te vēl, protams, daudz kas jāvāc nost, lai tik klāt līstēm, bet, pagaidām tas tā paliek. Te ir satīrīts, saved te visu savus stūrīšu. Kaut kad vēl jānotīra visu savus metināmā aparāta stends, bet, tādas putekļu tīrīšanas darbas es darīšu pavasarī. Tagad tas nav vajadzīgs pilnīgi. Un tad paliek šī te puse, kur pagaidām es esmu sašķūrējis lielo daļu visādas nevajadzīgās lietas uz tejienu.
vedīšu prom uz otru šķūnī ķēri, izkrāmēšu to te sūkni, zāģi, tas viss ies uz otru šķūnīti, un tad vēl te līstas, durvis, tas arī viss jāizstiep projām, un būs ok, būs jau brīvāk, jau foršāk, un tad, kad es izkrāmēšu vēl šito čupu, vispār paliks vēl brīvāk vieta. Vismaz te tagad jau var garām jau pastaigāt, tas jau ir daudz. Ārā tāds smuks laiks, skatos sniedziņš, viegli sniegi. Žēl, ka Žiguls ir bez apskats, bet par to gan jau vēl būs stāsti. Kaut kā tā, labi, turpināšu strādāt, varbūt uzlikšu vieglā montāžā, ko es te vēl turpinu darīt un kaut kā tā. Ko mazliet jāpafilmē. Tātad esmu uzstādījis savu ventilatoru. Man doma ir, ka tagad nē, bet tad, kad es pabeigšu sienas, es tā domāju, kad sienas pabeigs, tad es viņu likšu augšā tur stūrī. Un sanāks, jo te, teiksim, tā mazā telpa jau ļoti labi piesildās no krāsnes, un tad ventilators būs tas, kurš pūtīs projām pa visu garažu projām. Un vasarā viņš kalpos, es uztaisīšu tādu foršu peku, ar ko var regulēt leņķi. Vasarā viņš kalpos kā ventilators, vienkārši dzasēt garažu, tad, kad būs karsts. Ko es vēl daru? Es iesāku likt līstes. Sāku ar šo te vieglāko daļu, pabeigšu te līdz galam, un tad es pieķeršos uzreiz grūtākajai daļai, kas ir viss tas stūris. Jo tur man ir jāsaprot, kā man ies vadi, kā es ap durvīm uztaisīšu, un, tur tā druscītiņa jau jāpadomā, nebūs tik viegli. Te vienkārši salikšu līdz galam un viss, un tad ķeršos klāt te. Ko šito pusi es pabeidzu, līstīts ir saskrūvēts. Siena gan jau būs šķība, jo uz aci jau var redzēt, ka viņām tas leņķis tur īsti nav, ko var gribēt pie sienas pa taisno skrūvējot klāt, bet būs labi. Tālāk es ķeros šim testūrim, jo tas būs tāds sarežģītāks dēļ durvīm, plus vēl man ir jāatstāja brīvā vieta, kur vadiem iet garām, tur tā drusciņi nedaudz vairāk jāpadomā. Ko es vēl gribēju parādīt? Tātad ārā ir kaut kāda aptuveni -12 grādi, un es iestiepu termometru, kas man stāvēja ārā priekšnamā. Viņš tagad rāda +10. Man patiesībā liekas, ka iekšā ir krietni karstāks, jo es jūtu, ka man te krekliņā jau sāk palikt karsti patiesībā strādājot, un es nemaz to krāsni te baigi tā nevarētu teikt, ka topī tādā turbo režīmā ar pilnu atvērtu cuku un ventilatoru es izslēdzu, jo vienā brīdī gandrīz pat vēs palika, bet es varētu viņu ieslēgt atpakaļ, varbūt viņš to gaisu nedaudz koncentrētāk padzenās. Kaut kā tā, tas ir tas, ko es gribēju teikt, un te es turpinu strādāt šeit. Es domāju, ka es nefilmēšu, jo es paralēli klausos mūziku, un es vienkārši telefonam bateriju pataupīt. Ko, laiks atskaitē. Šeit es esmu rāmi pabeidzis. Nācās nedaudz padomāt, kā izvilkt te kabeļus cauri. Kaut kā šitā aptuveni ir salikts te kabeļi ies pa augšu, jo kaste, jaunā kaste būs turpat, kur šī. Tātad pa vidu starp līstēm, un man liekas, ka ir ok. Un šeit arī pa augšu vādi ies virs durvīm.
tad, kad būs pavasars un es krāsošu šīs durvis, te līstas es visus noslīpēšu un vienā tonī nokrāsošu un būs smuki. Šito līstu pieskrūvēšu pēc tam, tad, kad tad, kad būs izvilkti vadi un pieskrūvēt te skaideni, un tad es varēšu pieskrūvēt to te un turpināt ar sienu tālāk te. Tātad pašam tikai jāatcerās to izdarīt, nevis ātri samaukt. Un kas te, kāpēc līsti nav pieskrūvēt? Bam, bam, pēc tam, viens pareizi nevajadzēja. Labi, tas tā. Jā, te ir tik tālu. Lai es liktu tālāk kasti, es pat nezinu īsti, ko man tur vajag. Man it kā viss ir. Man vienīgais vajadzētu nopirkt to te kabeļu kanālu jaunu. Tas te, ko es pirku, viņš ir baigi ciešais. Es nevarēju tos vadus izvilkt cauri. Tie vadi bija tik stingri. Un, es neesmu strādājis, nemāku ar viņu strādāt, bet man šitie nepatīk. Es nopirkšu vienu izmēru lielāku. Tad es savilkšu vadus un es iesāku arī šeit tālāk likt. Tiku līdz krāsnī. Un es domāju, ka te arī pagaidām paliks tā kā pēdējais, jo te sanāk 1, 2, 3, pilnas 3 skaidens. Te virs krāsniņas es vēl domāšu. Protams, tas loksies ārā. Es domāju, ka es varētu būt, ka tur es uzlikšu ugunsdrošo reģipsi. Es tā domāju. Jā, vizuāli atšķirsies, nebūs smuki, bet man liekas, ka tāds prāta darbs virs krāsnes skaideni likt gluži nav tā kā pareizi. Man tā liekas, nezinu. To es izdomāšu, tāpēc pagaidām šī te vieta paliek. Plus nākošais, redz kā ir, laiks iet, un kamēr laiks iet, tikmēr domas jau var pat paspēt mainīties, un es tagad īsti nezinu, vai es taisīšu vispār to palīgtēlu, par ko es visu laiku runāju pirms tam, un tā palīgtēlu, lai durvis sanākt šeit. Teorētiski man sanāk, ka šo te daļu man šobrīd vispār nav jēga apšūt. Ja es turpinu aiz tās sijas, kas ir tā kā balsts sija aiz tās līsas, un tad es eju uz priekšu. Par to man vēl ir jādomā, jo es, lecot varbūt tādā baigi tālā nākotnē, es neredzu jēgu no tās palīga telpas, jo var gadīties, ka tur būs vēl grandiozāks pārbūvs, līdz ar to, vai viņi ir jēga taisīt vai nav. Atkal no otras puses, es nezinu, vai tās grandiozās pārmaiņas būs, tāpēc laikam, šitā daļa būs tā, ko es atstāšu vispār pēdējo. Jo nav jau problēmas pēc tam skaideni piezāģēt. Jāpamēra, cik viņi ir plati, plus es tur vēl lieku reģipsi, un tur skaidri, tā nav problēma. Tur vieta sanāk gan tagad, gan durvīm. Ja baigi vajadzēs tieši te, ja tā izbalsts, tad līdz ar to sīju, tur tieši starpā ir durvis. Man vismaz tā liekas pēc izmēra jāpamēra. Vienu brīdi man jau likās, ka man pietrūks līstes uz visu garažu, bet izskatās, ka tomēr tā nebūs, un varētu būt, ka vēl paliks pat pāri. Pēc saskrūvētām līstēm saprast, cik man vajadzēs skaidens, jo, piemēram, šeit, 1, 2, 3 pilnas, 4. jāpiezāģē, 1, 2, 3 pilnas, tās jau ir 6. Šeit stūrim, man liekas, ka man sanāca no tiem, kas ir atlikums, nemā gan teikt, varbūt pietiek, nepietiek, jo te jau es varu pieskrūvēt arī, kur man, piemēram, ir pilnē garie, ja nemaldos, tā te bija 8. Te mierīgi var pret durvīm 8. pieskrūvēt, nav obligāti 10. Tā teikt, jāizmanto materiāli pareizi. Ja viņš ir, tad viņš ir jāizmanto, vai ne? Ko es viņu pēc tam darīšu? Lai gan, starp citu, šos te es taupu plauktiem. Ļoti foršs plaukts. Plauktiem tā te pati plaukta daļa. Man lejā pagrabā es nopirku depo, es nezinu, 10 maksāja vai 15 eiriki no leņķīšiem rāmis. Vislētākais, viņš tiešām liekas, ka salūzīs jau, ka tu viņu uzspiedīs stingrāk virsū. Bet ieliekot iekšā to te skaideni, es viņu vēl nokrāsoju. Drīz jau būs gads, un tie plaukti ideāli turās ar visām burkām, tātad svars tur ir labs, plus tā skaideni iedod vēl savu struktūras, tādu stiprības ribu, un baigi labi, tiešām. Varbūt garažais gluži tos galīgi lētākos nepirkšu, viņi tādi vizuāli tādi, tādi. Ir viena, kas bija, man liekas, maksāja 20 vai 25 eiro tie plaukti. Man starp citiņas kaut kad būs arī jānopērk, jo
Jo, par spīti visam man tāpatās nav kur likt mans pūšamos, kurus es te sakrāmēju pa kastēm, ko nu var redzēt. Un tad vienkārši ir lietām, kur man vajag plauktiņu, un es viņus varu pielikt. Nu tālūk, te es turpināšu strādāt. Jā, es gan laikam tagad paņemšu maz pauzi, aiziešu iedzert kafiju un nākšu atpakaļ un tad turpināšu skrūvēt te. Un tu jāskatās, ja man paliks baigā kaudze pāri, man vispār to lieko vajadzētu izvākt ārā, jo man nepatīk, ka viņš te stāv. Varbūt no otras. Nu labi, to es izdomāšu. Jā. Paskat, kas pa traka aparātu. Tas ir tikai pirmais ātrums. Un skaties, kā puteklīši sāks iet pa gaisu. Nu labi, skaidrs laikam pa smagi neiet, bet no tās te ir monstrs vienkārši. Man pat augsts gan rīzē palika, viņš te puš visu to gaisu dzenājot. Ot, ko nozīmē, var teikt, industriālais ventilators. Tā, izslēdzam, lai netraucē. Es esmu pabeidzis lielos vilcienos apšūt sienas ar līstēm. Viss man vakardienas sakārtošana beidzās ar to, kad es dabūju visu atkārtot atpakaļ, bet visur ir līstes. Vēl ap logas uztaisīšu apdares, izdomāju, kā. Šiten arī ir līstes, ap durvīm viss ir ok. Tā te arī rāmīts iestur skaideni, tur paliek kā ir. Augšpusē ies vadi, starp citu šajā pusē man vadi ies pa augšpus, tāpēc es atstāju augšu īsāks. Jāatzāģē tur, jo tur es pa to neiedomājos, un vads man ies tur stūrī cauri uz šo pusi. Te viss ir. Skaisti. Es arī saskaitīju, cik man vajadzēs skaitu plāksnes. Tātad pilnas man vajag 14, no kurām, nu labi, tur varbūt kāds centimetrs atgriežās, bet tās ir pilnas 14. Un plus, nu grūti saprast, nu 1, 2, tas, lai gan tas ir rēķinot vispār, ko man vajag. Man jau vēl kaut kādas 2 vai 3 bija pašam, ko jau es minēju. Tātad, nekas daudz nav jānopēr, būtībā 10 plāksnes. Nu 12 varbūt. Tas nav tik traki, es nezinu, kāpēc galvā bija iedomājis, ka daudz vairāk vajadzēs. Tad nav problēma, es domāju, ka līdz varbūt pat pa februāru es jau būšu apskrūvējis visas sienas. Tas ir labs jautājums. Jautājums ir arī, ko darīt ar te ienu. Es jau pirms tam atvainojos putekļi. Es jau pirms tam teicu, ja, ka tur ķipa durvis, krāsnes, skurstenis, bla, bla, bla. Es īsti nezinu, tātad, ko es darīšu. Un tātad siena beidzās šeit ar šo līsti, un siena beidzās tur pagaidām. Nezinu, tas pagaidām paliks tā, kā ir. Starp citu, nolokojos drusciņi izsit rūti. Viena līsti izslīdēja no rokām, bam, tieši pa stiklu virsū. Forši. Bet, nu, tas tāpat ir jāmaina. Varbūt tagad nāksies mainīt ātrāk, jo turien augstums gan nenāk. Nu labi, tā lai tā paliek. Pagaidām paliek. Nu tālūk, laikam ņemšu palīgā sīkos. Taisīšu vaļā logu un šitās te liekās līstas, kuras šobrīd man vispār nevajag vairs. Ja arī vajadzēs, es viņas pārnesīšu te blakus uz malku šķūnīt un jāprast, lai sīkie nāk palīgā un padod man pa logu ārā, es ešu šķūnītī sakrāmēt un tad es būšu atbrīvojis te. Sev veselu, milzīgi lielu laukumu un super varēšu sakārtot visu apakaļ. Es domāju, ka instrumentu lādes es arī bīdīšu uz tejienu, jo te man vispār sākumā bija paredzēts pirkt garāžas iekārtu, jo izmērs man tieši perfekti šeit arī derēja, bet pagaidām es par to stipri šaubos. Nu, varbūt uz gada otru pusi, bet es arī stipri šaubos par to. Nu tālūk. Tā, pagaidām tas ir viss. Nu ko, kāds tas skats ir? Bau! Nu labi, nav jau nekas diži savādāks, kā bija pirms tam. Bet tas sakārtojas daudz maz. Tagad stūrī. Nu šīs ir tādas, kā lai pasaka, svarīgās lietas, kas man te garažā stāvēs. Nu, lai viņas arī te pagaidām stāv, nekur citur es viņas nenesīšu. Un tik tālu ir sadarīts. Nu, man liekas, forši. Tagad var brīvi ņemt un strādāt, ir daudz vairāk vieta. Izskatās zolīdāk, un pats labākais ir tas, kad ir sagatavotas sienas. Tas bija liels darbs, ko es gribēju izdarīt.
kas beigās jau nemaz tik liels nebija, pusdienu un ir gatavs. Un tagad ir, tā teikt, jāpievelk nauda, jānopērk OSB, kuras nemaz tik daudz redz beigās nevajag. Nu ko, garažā ir kaut kādi -11 grādi. Gandrīz tikpat ir arī ārā. Ārā ir kaut kādi, man liekas, ka -15 šobrīd. Tātad garažā patiesībā, ja nav vispār kurināt, ļoti, ļoti atdziest. Es iekurināju krāsni. Un tad, kad viss ņems un sasils, es nākšu un sākšu vilkt elektrības vadus, lai es varu, tā teikt, pabeigt šo stūri. Jāskatās varbūt rīt no rīta. Varbūt tās pat elektrokaste varētu sākt mainīt. Nu jāskatās, tas vēl tāds shady variants. Pagaidām īsti nezinu, cik tālu ar to tikšu, bet jāturpina strādāt. Kaut kāda stunda aptuveni ir pakurējies. Jau ir gandrīz 0. Un tas bija termometrs pie garāžas durvīm. Re, kur otrs rāda jau +5, kas ir tuvāk pečkai. Tātad stundas laikā diezgan iespaidīgi garāža var sasilt. Labs. Tā, mazliet jāpafilmē atkal. Es sanesu iekšā skaidens, kas man stāvēja ārā. Tās, ko es teicu, kas man bija tie gabali liekie. Un es kaut ko esmu savilcis no kabeļiem. Tātad es uzvilku atsevišķu kabeli, kas man nāks. Pagaidām es īsti nezinu kam. It kā es viņu rēķināju tikai kompresoram, kurš ies otrā pusē šitam te. Jo tas te mans vecais kompresors ir uz 220. Plus kaut kad drīz man ienāks man jaunā rotaļlieta. Tas būs 3-fāzīgais, 4 kW kompresors. Tad, kad es viņu dabūšu, es varu pastāstīt sīkāk. Bet šitas nabaks, pagaidām es pēc nestāstīšu. Es kaut kad varbūt atsevišķi uztaisīšu. Galu galā jūs jau man prasījāt to instrumentu epizodu vismaz daži. Varbūt tad es uztaisīšu un tur izstāstīšu arī pa kompresoriem, kāpēc tāda izvēle un tādā garā. Bet turpinot pa kabeļiem. Tātad ir viens pilnā garumā izvilkts kabelis, kas ir paredzēts kompresoram. Un varbūt pie viņa pieslēgšu, es vēl nezinu, pat cik tas kompresors nebūs domāts tā kā patstāvīgi, kas strādās. Varbūt pieslēgšu arī apgaismojumu, kas man iet šķūnī. Kaut tas malks šķūns jauksies nost, bet man arī kontakti ir otrā pusē sienē. Varbūt es pieslēgšu to klāt, es vēl nezinu. Un tam otram kompresoram 3-fāzīgais. Man ir tas vecais kabelis, kurš iziet tiešais sienas otrā pusē, un pat cik tur stāvēs kompresori, tad tas man nav jāvelk, tas jau ir. Viņš būs tikai jāpieslēdz, tad, kad būs jaunā kaste. Un es iesāku arī vilkt, kas būs iekšā kontaktiem. Re, kur tik tālu es izvilku pirmo daļu, kas arī pieslēgsies, jo kontakti man būs šeit, un es domāju, ka 2 vietās te pie sienas, jo te tas darba stūris man tāpat ir paredzēts. Jā, pagaidām tā nevar saprast, bet tur viņš ir paredzēts. Un tur nav ko, tā teikt, tas te pirmais kabelis ir izvilks. Tas bija galvenais, jo te es tagad varu apšūt visu ciet. Un te pēc tam, tad, kad strādās te ar tām te pārējām sienām, tad es varēšu, tas ir pēc tam, tas vairs nav tagad. Tos kabeļus vēl varēs atsevišķi savilkt, jo papildus vairs neviens kabelis te caur sienu neies. Jā, tas ir tos 2 kabeļus es izvilku. Jā, protams, kaut kur viens kontakts būs te un viens vēl te kaut kur pa vidu. Tas arī pēc tam, tas nav šobrīd, tas netraucē. Pagaidām tik tālu. Tagad augšā tāds beigās spraugas ir. Kamerā nemaz varbūt tā baigi neredz, bet spraugas sanāca beigās. Tur varbūt tur pat diezgan daudz, jo te tie griezi sanāk, ka tāda vēdera tīzla. Un beigās apakšā man arī tad pietrūka materiāls. Es jau piegriezu it kā tā ok, bet sanāca visu laiku atgriezt, spiest uz augšu, un, lai augšā nav tā kā spraugas. Un sanāca tāds spraugains, bet labi, tas tur nav tik briesmīgi. Pagaidām tik tālu. Šeit es tagad uzreiz neko nevaru darīt, jo tas nozīmē, ka ir jāmaina elektrības kaste. Jo, lai uzlikt skaideni te, ir jāatvieno vecā kaste, jo viņi savādāk traucē. Tad ir tā, ka jāatvieno visi vadi. Pirms tam noteikti jāsamarķē, kuri vadi ir kas, jo pēc tam atrast tur būs beigais darbs, kurš ir tur zemējums un pārējie visi. Un
Tad jau teorētiski te gāja pilnā skaideni visā garumā. Droši vien kaut ir tikai jāatzāģē. Man vēl ir 2 pilnās loksnes. Es gan tādas viegli apvērpušās ir, bet tas nav nekas. Un kā jau es pirms tam teicu, tad man šitais stūris maniņi sanāk pabeigt, jo tur vēl ir garās tādas plāksnes te atgriezumam, tur mazam atgriezumam, kas būs vajadzīgs. Un pilnā plāksne, viss, un tad tas stūris būs pabeigts. Bet kad es pieķeršos to kacu samainīt, es nezinu, jo es jau esmu teicis, man elektrība drausmīgi nepatīk, tieši tāpat kā celtniecība. Nav tā, ka es it kā neko nesaprotu, bet tie darbi, kur parasti es cenšos atstāt no citiem meistariem. Atkal no otras puses, citi meistari prasa ļoti daudz naudiņas, un kāpēc pašam to naudiņu neietaupīt? Un tad beigās es nonāku tādā situācijā, ka es čakarējos pats un visu te remontēju un daros pats, bet nav jau tik trāk, nav jau tā, ka galīgi nepatīk. Ja ceļš garažā, ka tu taisi visu pēc sava tāda dizaina, sava tā tēla, ko tu gribi redzēt, tas ir savādāk. Citam es toču to nemūžam nedarīt, man nepatīk celtniecība, bet sevi varu, jo tad taisot es tomēr tādu, kā lai pasaka, var iztēloties, tad tagad, nezinu, būs tur tā, šitā, tur tas, un, tāds. Viens pus sevi ir interesanti. Tīri interesi pēc iemetīšu šos te kadrus, lai kaut kas tāds atkal savādāks ir. Pie manis ir atbraucis busiņš uz lukturu pulēšanu. Un te var redzēt, cik tas busiņš ir patiesībā milzīgs, un es tieši gribēju notestēt, kā izskatīsies, ja liela auto iedzen garažā. Un te var redzēt, ka tā sprauga līdz griestiem, nav jau tā, ka nav, bet, nopulēt es busu garažā visticamāk, ka nevarētu, jo es tur vienkārši augšā fiziski klāt netieku. Un atkal tādā platumā, garumā ir ok. Te man, protams, vienkārši instrumentu lādes stāv, bet līdz sienai te vēl ir, es nezinu, 1,5–2 metri. Varbūt 2 gluži ne, bet 1,5 stabili un aizmugurē. Durvis es arī diezgan tā normāli aiztaisīt un pats arī aiziet ārā. Tā kā ir ok. Lielais ieguvums tomēr atmaksājās, it sevišķi garumā, jo jūs jau redzējāt, kā es iedzinu savu auto tai vienai epizodē, un kur es rādīju, kur gāja vecā līnija. Tāpēc ir ok. Es esmu priecīgs par rezultātu. Un protams, griezta varēja būt augstāk, bet tas lai paliek. Jo galā kaut kam ir jāatstāj arī tādai izaugsmai, kaut kur vēl ir jāpaliek. Tātad, lai telpas paliek kā nākamā izaugsme. Kaut kad. Atkal kāds laiks ir pagājis, es esmu pastrādājis nedaudz ārpus kameras, jo es nevarēju pafilmēt tīri dēļ tā, kad es biju, kā lai pasaka, nodarbināts ar tādām lietām, kas bija jādara tumsā ar lampiņu palīdzību. Esat gatavi redzēt? Obā! Un šitais stūris viss ir pabeigts. Protams, ir te tāpatās savu visādi defektiņi. Šitā līst nesenāca plāksne, ne tā kā es gribēju, nezinu, kur es aizgāju aprēķinos nepareizi, un tur augšā ir tāda sprauga, bet es pieļauju iespēju, ka es te uzlikšu vienkārši stūri līsti, un tas, lai paliek viss. Es sakārtoju automātu skapi. Viss ir smuki salikts, vadi ir savilkti. Es ļoti pieļauju iespēju, ka šito kompresoru es aizvilkšu te stūrī un pieslēgšu tam vadam, ko es vilku tā kā priekš kompresoru, lai to var izmantot. Un pārējais paliek tā, kā ir. Es vēl tagad no rīta pieskrūvēju šito plāksni. Tā bija man pēdējā. Redzat, kā dzeltena ārā viņi stāvējas, tāpat laikapstākļu ietekmē bijusi, bet tas jau nav nekas, kad krāsos sienas, tad jāuztais kādu grunteni, lai bišķiņ labāk pieķerās klāt un nosiksies. Aizpildīju to te pēdējo spraugu, sarāds gan kaut kā zāģi nostaigāju un tāds tizls spraugas ir, bet labi. Es viņas aizpildījuši pirms krāsošanas ar to mastiku, kas man bija griestiem. Ko es ar to visu vispār tagad varu teikt? Šodien ir 6. marts, tātad epizodi jūs redzēsiet rīt sestdienā, un es esmu izdarījis to, ko es visvairāk gribēju.
es esmu pierāvis realitāti. Viss. Man vairs nav pilnīgi nekas safilmēts. Šie bija pēdējie darbi, kas bija jāizdara. Man arī pagaidām nav vispār nekāda materiāla. Tā teikt, viss šitais ir tagad uz kādu brīdi stops. Cik ilgi es pagaidām nezinu. Ļoti grūti pateikt. Līdz pavasarim patiesībā ārā jau gan ir pavasars, ja? Baigi interesanti, foršs laiks. Bet es gribētu, aprīlis vēlākais pabeigt. Jo tādos lielos vilcienos jau vairs nekas baigi nav. Tātad jāapšo ir pārējās sienas, atlikušās skaideni, jāparēķina. Tagad es ar akali izskaitīju, cik man vajag skaidu plāksnes nopirkt. Ja? Tas jau, ko es rādīju, viss tas ir pēdējais. Tad, kad tiks pieskrūvēta skaidu plāksne, jānokrāso sienas, un kad nokrāsos sienas, tad varēs nokrāsot grīdu. Un tad arī būtībā, tad arī garāžas projekta pārbūve ir pabeigta. Tas ir tāds, pēdējais, patiesībā pēdējais viss. Vairāk tad, protams, darbi jau te vēl ir ļoti daudz ko, ja? Es te atradu vienu no veciem kontaktiem, man vienkārši nebija jauni. Ieliku vecos kontaktus, man ir kontakti vēl jāsaliek, jāsavieno līdz galam. Tas, protams, ir jādara. Interesantākais ir vēl, es gribētu teikt, ka interesantākais vēl būs, bet tikai tad, kad es nokrāsošu sienas, tas, kad es sākšu vilkt gaisa sistēmu garažā. Man tur ir baigie plāni, šis tas jau ir sapirkts, šis tas jau, tā teikt, ir. Vēl ir šādi tādi sīkumi jāsapēr, bet tas tur pēc tam kaut kad. Bet tas būs ļoti interesanti, es domāju, tad, kad savilks tāds vizuāls. Un, protams, vizuāli, tāda vizuālā identitāte, kaut ko vēl salikt pie sienām, kādas dekors, plakātus, nezinu, kaut ko vēl tādu interesantu. Un lielos vilcienos garāža ir pabeigta. Lielos vilcienos. Es nebiju domājis, ka es šos materiālus beigās pieraušu tik ātri. Labi, es uz to gāju, es ļoti centos ātri viņus pieraut, lai ir tā realitāte, bet es nebiju domājis, ka man nebūs vairs nekas, ko filmēt. Ko es varu vairāk pateikt? Milzīgs jums paldies, ka jūs skatījāties. Gaidiet nākamās epizodes. Nezinu, kuras tās būs, kādas tās būs un kad tās būs, bet garāža jau kā tāda nekur nepazudīs. Lēnām es viņai tāpatās arī pieķeršos un turpināšu darīt. Un tagad, teiksim tā, nāks... Ziema ir pārlaista, ja krāsniņa jau es ievilku, viss ir super, bet vēl ir palicis arī nopakot durvju spraugas. To es nepaspēju izdarīt, un to, tad, kad nokrāsošu durvis, tad es varēšu aizpakot arī stūrīšus ciet. Labi, tad uz tikšanos. Paldies jums. Čau! Viss sākas ar garāžu.